Rulls pilns. Balons gandrīz pilns. Tas nozīmē tikai vienu lietu, kā 124. Mercedesa 6. projekta sērija iet dziesmā. Metināsim tagad šo. Pabeigsim metināt šo. Tad pabeigsim metināt šo. Un šo to. Un tad grīda principā būs gatava. Nu, protams, krāsošanas, tādi darbi. Šiten vasku jau ielaidu, lai no iekšpuses šuvīte nesāk rūsēties. Un, jā, principā šitais te viss ir nogruntēts. Pagaidām vienkārši, lai stāvot nesāk rūsēt. Tā kā tā, un sāksim ar metināšanu, ar to pašu, ar ko beidzām. Un tad jau grīda iet uz priekšu. Vai kā lai vēl pasaka, nu kā lai vēl pasaka. Tā kā tā, močījām. Nu, šitais ielāpiņš ir iemetinājies. Un tagad vēl ir vieta, kuras no šīs puses netiek tur klāt, jo tur ir lonžerons, vai ne? Tāpēc tos metināšu no otras puses. Un pa lielam šitās viss trakās spraugas būs aizmetināts. Tikās, nu tā baigi neesmu iezinājies tajos drāts sastāvos, bet ar šito drāti reāli šķiet, ka metinās labāk. Viņš mazāk taisa tādus tā kā kaut kādus uzaugumus, tādus tā kā, nu, nesprakšķus uz sāniem tik daudz, kā arī kur šeit tas ir noticis. Te viņš vairāk tā kā, nu tā, sakausējās labāk tā drāts, un nemaz nav tik liela strāva pašlaik. Kaut kā citādāk, interesantāk. Tā kā, jā, šitā te mums te iet tagatiņās. Pa lielam šitās grīdas šūs es izlēmu, ka es vispār neslīpēšu. Nav vajadzības. Viss ļoti labi smuki noseksies ar pretkorozijas slāni, kas tiks biezā kārtā tiešām uzklāts. Un nav vajadzības vienkārši lieki slidināt te un to tā padās, baigi neredzēs. Un kaut kādas trakākās vietas varbūt pieslīpēs, kur lielāki izaugumi ir, bet tā pa lielam neko, es domāju. Šis nav tas gadījums. Un it kā jau tā padās, ja noslīpē tie bleķi tāpat baigi labi turās kopā, vai ne, ja ir caurkausējums normāls uztaisīts. Bet, nu, tomēr neslīpēt šuve, pēc slīpētu, ja salīdzina, tad noteikti tomēr bišķiņi izturīgāki ir šitādi nenoslīpēt. Uz šādiem te plāniem bleķiem. Par bieziem jau nerunāsim, tur bišķi cita dziesma. Tā kā tā, turpinām darboties, viss pamazītēm notiek. Lēnu garu bez steigas, viss tiek sakausēts kopā. Un tad mums ir šāda te tāda baigi draņķīga vieta. Tas ir pa jaunais grīdas panelis. Un šis ir iepriekšējais darbs. Pats vainīgs. Neapskatījos detaļās, tā kā, ko vajag tieši griezt ārā no jaunā donora grīdas. Lai gan viņam tāpatās, it kā šitien viss bija tā kā izrūsējis un tā, bet, nu, stila šitā te daļa būtu noderējusi. Jā, redz, kur viņa jau turpinās līdz pašam galam, gandrīz vai līdz šajienai. Tas saķēzījums. Tā kā pa lielam pagaidām tā izsmadziņojot,
nu, it kā ķipa varētu viņus sajūgt kopā vienkārši un tā, bet, nu, tad, kur pa lielam prikols visam šitam te pasākumam ir bijis, ja, bet to pat nevarētu izdarīt, jo paskatieties, cik milzīga kļūda ir. Šādi te iet, oriģināli grīdai būtu jāiet. Un šādi ten viņa ir bijusi uzmetināta ar tik milzīgu kļūdu. Un tā kā kaut 2 centimetru kļūda. Tā kā nu šī te ir oriģinālā mašīnas daļa. Tā arī principā iet kopā. Līdz šajienai ir diezgan precīzi un te riktīgi sākās. Un visa apakša principā ir daudz zemāk nekā viņai būtu jābūt. Un tas, ko es darīšu pa lielam, es domāju, šeit ir oriģinālā grīda, te ir saķēzītā, kaut kur līdz ar šito te kanti gandrīz vai, domāju, visu šito te ņemšu ārā līdz gandrīz šai kantei. Šādi ten. Nu, varbūt līdz šajienai pa lielam. Līdz plus mīnus pareizā izmēra vietai. Un, nu, šito te karoči visu ārā. Un tad mēģināšu uztaisīt no rokas to gabalu tādu, nu, cik nu vien sanāks precīzu, kā špikeri reliefam mēģināšu paņemt otru pusi. Jo tur ir vēl oriģinālais reliefs saglabāts. Tā redz, kur mums ir otra puse. Un te ir oriģinālais. Baigi nekādi īpaši izliekumi te nav, principā tikai vienā vietā. Tāds pavisam neliels. Tā kā labi, ka nebūs viņu baigi, nu, ļoti grūti attēlot. Nu, nokopēt. Un jā, redz, kur te ir caurums, hurbums priekš. Pacēlāja vietas tā kā gumijas. Bet te nav tās gumijas. Tur arī nav tās gumijas. Un tur, protams, arī nav, kur mēs taisam tagad. Vienīga vieta ir tur. Un bišķi tā kā palēmējies, vai kā lai saka. Bet no iepriekšējo mersīšu laikiem ir palikušas 4 pacēlāju vietas aplaustas. Nezinu, vai uz 2 kājām viņi vispār tur spēs turēties, bet viena ir vesela, ar 4, ar 3 gan jau arī būs. Principā 2 mums ir, un te arī ir 4. Tā kā viena mums jau ir, tad šito sliktāko arī neliks. Tā kā pa lielam šitās mēģināsim ielikt, nu, beigās iekšā, lai ir viss 4, lai var smuki uz pacēlājiem pēc tam cilāt to mašīnu, lai tur nekas nekrakšķ un nebrakšķ iekšā. Tā, nu paskatās. Tā, gaismiņ. O. Vēl te mēģina dabūt nost. Bet re, kur jau var saprast vienkārši, kādā stilā te viss ir. Pilnīgi slāņos te viss ir. Tā kā metāls un virs viņa vienkārši uzlikts vēl viens metāls. Pieķerts. Un redz, kur ir mūsu pacēlāja vieta. Viņai virsū vienkārši bija tā plāksne. Un viņa pat nespiedās klāt, viņa bija tā kā ar centimetru atstarpi. Tāpēc tas
tas izmēra nobīde bija izveidojusies. Principā šito ten visu te nogriezīs, nolīdzinās. Šitais izstās labs materiāls, nav pat sarūsējis īsti, bet tas laikam arī ir metinātais iekšā kaut kur tur dziļāk. Bet viņš izstās ok pa lielam. Iespējams, ka pie viņa varētu slēgties klāt. Nu jā, un tad šo visu rūsi iztīrīt tajā slānī, cik nu var. Tā ir mašīnas oriģinālā daļa, kur pēc valcējumiem var redzēt. Un jā, šito tad iztīrīs maksimāli cik spēs. Noņem šos te abus grīdas slāņus nost līdz galam. Nu, tā jāpatīra, jāpaskatās, kas zem šitiem visiem slēpjās. Bet tā ar āmuru pasitur šķiet, kad ir vēl saturs. Šis laikam ir mašīnas oriģinālais metāls. Šis jau laikam ir metināts. Bet šajienas var redzēt. Ja ieskatās, var redzēt, ka zem tiem smērvielām visām iet ielāpi. Nu, tā kā šuvis. Tā. Mēģināšu to visu sajūgt kopā kaut kā. Tā kā tā, turpinam darboties. Tā kā šāds ir tas mūsu mīļais Mercedes. Šito izskatās, ka vajadzēs daļu no viņa atrestaurēt. Augša izskatās laba viņam. Tieši šitā te daļa, jo te šitā ten, šitais ir fragments no vecās grīdas. Viņa te ir tā kā turpinājusies. Un šī arī ir vecā grīda. Te pa virsu, pilnībā visam pa virsu bija tie bleķi sametināti. Un šitais ir viss, kas ir atstāts apakšā. Viss vecais ir apakšā, turpat turpina pūt un iet uz augšu viss. Un rūsēšanas process turpinās. Re, kur ir oriģinālā grīda bijusi. Tā ir viņa. Un mūsu gabals. Redz, kur ir. Šādā te stilā te ir močīts bijis. Nu, Mersītim otrā dzīve, principā, tiek dota. Jo šāds viņš, nezinu, cik ilgi būtu dzīvojis. Diez vai kāds cits būtu ar šito cīnījies. Vienkārši nospriest, ka šitais izpūs un tad viss vairs nebūtu pie kā vairs beigās. Normāli klekšs. Nesaku jau, ka es esmu kaut kāds nenormālais pro, bet nu pacensties taču vismaz var. Nu, pamēģināt. Jo šitais jau ir vispār, es nezinu, kaut kāds stundas laikā, iespējams, viss tā grīda ir bijusi samaukta kopā ar tādām loksnēm. Un pēc tam, lai to visu sadakterētu, ir šitā tā jācīnās pēc tam. Bet, nu labi. Baigie plāni gan jau cilvēkam nebija uz to auto. Tā kā jā, nu. Vēl visu lieko izgraizīšu te. Un tad sākšu tīrīt, cik nu varēs iztīrīs. Tad sapratīs, cik daudz vajag jauna materiāla. Un tad jau mērīs, griezīs ārā, locīs, pieslīpēs. Un metinās iekšā, protams. Tā kā šitā te dzīvojās. Redz, kur papildinājums. Tikko no bodas atbrauc. 4 grubuļi, antigraveļi, pelēkā krāsā. Cerams, ka ies
tonis līdzīgi kopā ar to, kas mums jau tur ir uz grīdas, uz mašīnas apakšas. Un 2 vaski biezie ķipa, tā man vismaz teica. Tāda vēl mums ir kvarca smiltis. Pamēģinās šī tādu te mazo smilšu strūkliņu. Tajās vietās, kur mēs reāli netiekam klāt ar fleksi un kaut kādiem normāliem instrumentiem. Iztīri, cik varēs ar drātu un pamēģinās ar šo te rokas smilšu strūklu pastrūklot. Tad nu redzēs, kā sanāks. Tā, redz, kur šī te kanta ir vieta, ko es gribētu ar šo te ierīci notīrīt. Pamēģinās arī uzfilmēt, bet nezinu, kā ar tos ies mums. Un pat tā, diezgan ok strādā. Reku redz, ka dziļākajos punktos vēl ir tā rūse, bet pa lielam, es domāju, vēl bišķi ilgāk, vairāk jāpastrūklo un būs pat ļoti labi. Es pat esmu pārsteigts, cik šī 25 eiro pistolīte labi strādā. Un gan jau arī svarīgi, lai labas smiltis. Smiltis ir tikko nopirktas, sausas. Kvarca smiltis, un jā, tāda vienīgā nianse, kas ir, kad viņš tā kā, pūt, tās smiltis nāk, un tad kaut kādā brīdī nenāk. Viņš tā kā, viņi tā, jāsakrata, un viņš ir jātur taisni. Nevar nekādos ar leņķos turēt, jo, lai tās smiltis dabūna iebirt iekšā tajā kakliņā. Bet tā diezgan labi īstenībā kaut kādām pat mazāk rūsējušām vietām, kā šī vieta jau tāda diezgan sarūsējusi salīdzinoši, kas, teiksim, ir tāda, plānāka rūsa un kaut kāds grūtas vietas, teiksim, kur tik klāt, tā kā ideāls instruments. Afigēna, kompresors dabūnis laiku strādāt, bet, viņi it kā 4 līdz 6 bāri rakstīts, ka strādā, bet tā tiešām labi atsec to rūsi, kad ir kaut kādi 8 bāri, tad viņš tā, efektīvi strādā. Tā kā tā, turpināsim strūklot. Šito arī noteikti pamēģināsim izstrūklot, jo tur, nav vieglākā vieta, kur tik klāt. Baigi tieši pašu strūklošanas procesu nefilmēšu, jo nenāk par labu telefonam, bet redz, kur šito ten es pamēģināšu izstrūklot. Un no šīs puses būtu ērtāk tik klāt, tikai jānoskrūvē šitais kronšteins. Tā kā tā arī tagad darīsim. Es bišķiņ aizrāvos. Protams, nosrūkloju arī šito vietu. Tagad ir uzklāts vēl virsū pretkorozijas līdzeklis svurts. Šiten viss ir noskrāpēts ar drāžu birsti. Tā ir šuve. Metinājuma šuve, un arī viņa ir noiet ar pretkorozijas līdzekli. Te visādi maziņi pleķīši, tādi, kur rūsiņi tādā sākuma stadijā ir. Tos visus nosmilšoju. Un pārklāju pretkorozijas līdzekli. Arī šeit tieši tas pats stāsts. Pēc tam nāks virsū grunts. Arī kur vienu punktu palaidu. Un tas vēl nav nosmilšos līdz galam.
Kur vēl punktiņos dažos redz rūsu. Tā kā tā, nu šis ir jāmetina ciet, bez opcijām. Nu jā, viss, protams, smiltīs, bet tas jau bija zināms. Tas jau bija gaidāms. Un tās jau tikai smiltis, kas ir vainas smiltiņām. Tā kā tā, tagadiņās taisīs to lielo ielāpu pa lielam. Un tad mēģinās šo metināt iekšā. Tā, redz, kur ir paštaisītais gabals. Redz, kur šis te ieliekums turpinās te un pārplūst šajā ten. Gluži tāpat kā tas ir otrā pusē. Šitais caurums, te nāk šitāds te korķis. Nu, te vēl ar vīli bišķiņu apaļāk viņu uztaisīs smukāku. Un pa lielam jā, līdz ar šajieni. Tieši ar stūri nomainīju viņu. Te nāk punkti metinājumi, ir tāda rindā. Viņiem iekšējo maliņu vajadzēja drusciņu arī atjaunot, bija norūsējusi. Tā kā tā, pa lielam tagad plāns ir paraut šito pie reizes. Skatoties no iekšpuses, it kā tur neizskatās caurūsējis. Tīrīs nost, tad redzēs vienkārši, oriģinālais reliefs ir. Negribētos viņu tā kā, taisīt, jo tik precīzi jau neuztaisīs. Vai arī uztaisīs, bet tad ļoti ilgi tas būs un mokoši. Varētu viņu vienkārši tīrīt un redzēt, varbūt, ka pietiks tikai ar tīrīšanu. Redz, kur tur otrā pusē jau redz, ka zem tās plasmas. Tur kaut kas ļoti līdzīgs notiek. Bet tur jau jāpievilc salons ir. Un tur aiz izpūtēju vēl ir rūsiņi. To, lai notīrītu, vajadzēs gan izpūtēju noņemt. Vai kur kopsumā mūsu jaunā grīda. Tie ir, tur jānotīra un jāgrundē viss ir un jākrāso. Bet, viss ir oriģinālajā reliefā, visam tā kā jābūt. Redz, kā izskatās, kā ar drāšu birsti tā, pārāk necenšoties notīrīts. Nemaz tik dziļa rūsa galīgi nav te. Jāmetina, te izskatās, ka vispār nebūs. Tad noņēmu izpūtēju, daļēji noņēmu. Un tā izskatās vieta, kas bija zem izpūtēji. Kaut kā baigi. Netīra kamera laikam, vai kas ir. Šādi te izskatās šeit. Tur, kur tilts, tur jau apakšā arī rūs. Tā kā jājauz vien laikam būs vispār viss nost. Kur zem kardāna. Viss ir rūsiņā. Tā kā būs vien jāpataisa kārtīgi. Kur sāns. Šeit te vietai kabata. Un te varbūt, te točni jāmetina. Bet cik liels gabals. It kā vienkāršas konstrukcijas. Varētu viņu vienkārši mainīt. Tā kā baigi neiespringt. Tur uz rūsas tīrīšanu. Un tos vēl izlemšu. Jo no iekšpuses it kā tur neredz rūsu. Ķipa caurūsējis it kā nav, bet nekas nopietnas jau te arī nav.
Pa lielam jāpieslīpē bišķiņi liekās maliņas un viss, un lien iekšā. Speciāli jau tiek griezts viņš nedaudz lielāks, lai pēc tam var pieslīpēt un dabūt klāt, jo, ja ir mazāks, tad ir sūdīgāk, tad ir lielās spraugas, čakarīgāk metināšana. Uzgriež bišķiņu lielāku viņu, un tad vietās, kur pietrūks, kur pa daudz pieslīpē. Kur iet smuki, šitais te ieliekums, un te viņš aiziet. Viņš baigi eleganti. Milimetrīgais bleķis šitais būs. Ielāps iemetināts. Un tagad smilšu strūklosim šīs te vietas. Kā tā.